Tad turpinam. Nu jā, tad pēc būtības tas viss bija. Internets mums atkal kaut kā kāpēc nav īpaši jauks, bet bija tas pats, ko mēs darījām klasē, tikai bez tām ekstrā soļiem ar šo te šo te trainingu, splitu. Ja? Parādīšos mums to, kā būtu, ja mēs izmantot, pamēģināt to izdarīt. Es gan nebiju minējis konkrēto datu kopu, ja? Bet kā būtu, ja mēs izmantotu to, kas nāk līdzi no Google, citu, jā, jo tā arī ir pieejama. Jā, lūk, pamēģināsim viņu ielādēt jums iekšā, jā. Tas sakot, un es neveikšu nekādu šo papildus apstrādi, kas mums sanāks. Varbūt kaut kas sanāks. Jā, es skatos, ka jocīgi, iespējams var būt, jā. Jā, skatos Inesē, diemžēl Google nekā citiem šokar ir dzirdēts par reizei, kādreiz Google šis kolaps, viņš, kā sakot, ierobežo kaut kāds algoritms viņiem pašiem ir, kas ierobežo spēju. Personīgi neesmu saskāries, varētu būt, jā, Inesē, jā. Tā kā, jā, mums jāsako līdzi, vai pamēģināt var mums to Kaggle, arī variants, ja tur bija viens saiti sākumā, var pamēģināt, nav obligāti Google jālieto, protams, lietot arī citu, jā. Varbūt šodien arī tiešām, man arī pieņem nekāda palīdzība nav bijusi gandrīz, jā, nu, iespējams, ka viņi ir noslogot atkal, mēs esam tā kā, kas šeit pirmdiena un Amerikā jau ir rīts, visi lieto varbūt tās, es zinu, kas ir, es domāju, iespējams, vainīgs arī, es nezinu, 1. septembris ASV, es nezinu, jā, iespējams arī, starp citu, jā, ir zinām laika, kad visiem, vai kāds kurs, mega kurs sākās, jā, un izmanto arī, liekas, ka tie resursi nav neierobežoti. Bet jā, pamēģināsim tagad, jā, jo atkal doma kāda, kaut kas nestrādās būtības, ko darīt šeit, iesprāt, Inesiem citiem, mēs varētu ko runtime, jā, disconnect, jā, visu no jauna mēģināt, jā, un tad sāk no jauna pieņemsim. Var resta, tad atrast atšķirīgi kādi ir sākums, jā, tad mēs tomēr saglabās tas, ko mēs esam lejuplādējuši, kādas tur lietas, jā. Savukārt, ja mēs atslēdzamies, tad mēs pēc būtības sakam, man vajag jaunu mašīnu, jā. Tas varētu palīdzēt, šis te diskonekts, jā, varētu būt, jā, Jānis sakiem palīdzēt, tā kā, jā. Nu, lūk, redzat, kā manīs, sapratinās, jā. Iespējams, šodien tas ir kolab, tiešām melnā diena, melnā pirmdiena varbūt tās, jā. Protams, kā ies man? Tad, jā, un tā. Tad atceros to, ka mums nāk līdzi, jo nu, tas ir vienmēr līdzi, ja šis jā. Nu, lūk, ir šeit ieliekšu jaunu kodu šūnu, es ceru, ka viss ir ok. Jā. Tad mums ir sample data, ir housing test un housing train, jā? Nu, lūk, jā. Un tātad doma bija paņemt vienkārši šo te ielādēt, jā? Sāksim ar to, jā? Train un test, jā? Ja šeit ir sample data, tas nāk no līdzi. Let's try loading sample data for California housing. Jā, test set un jā. Housing from... Mums tad arī vēl vieglāk ir nāk līdzi, viņš kaut kur ir iekšā iebūvēts, kaut kur arī iebūvēts, iekšā kādā bibliotekā ir arī starp citu. Jā, from sample California housing train that comes from Google Colab, ja? Kā mums ir to? Vajag būt ļoti līdzīgam, ja? Tad, jā, tad šeit arī, es kad dēļ arī tāpēc var dabūt. Šis pavisam, labi, iesim pavisam lēnot. Šis ir pavisam, ja? Ko mēs dabūsim šo, ja? Tas ir nāk līdzi, kas sakot, fetch, jā, tas ir daļa sets, tāpēc, ka šī ir tāda standarta, jā. Šis ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tikai, jā, 9. vērtība. Bet atkal te tā nelām, ka pat te pat noņemt nost tā mājas vērtība ir pavisam, jā. Nu, man atkal šis tik šāda vērtība man nepatīk. Es labāk paņemšu to, kas man šeit vismaz skaidrs vērtības bija, jā, vieglāk uzsakot līdzi. Ok, tas nāk līdzi, bet mēs vēlreiz šo te. Jā. Un tā ir no tādam izaicinājumam, ka dažādi šī vienā datu kopa dažādos veidos varbūt. So from
let's load California housing test CSV from sample data, ja? Tests gribēja test, test. Tas, protams, neko daudz nemainīšu, būs vienkārši mazāk from sample data folder. This will only work on Colab, yeah? Or if you already have this sample data. Jā, šis nāk līdzi, jā, pamēģināsim. Nu, lūk, jā, ar šo vajadzētu pietikt, jā, apspriest tagad. Es nosaukšu savādāk vienkārši train, jā. Train, jā. Jā, vienkārši training. Tas pats jau ir, protams, jā. Nosaukumam ir nozīme, protams, tikai tajā ziņā, ka mēs varam sekot līdzi, jā. Un kāda tad tas formāts ir? Vai vispār kaut kas lasās? Izstās labāk. Nu, tas ir vērtības skaitlisks, jā. Šeit ir vienkārši šis te, jā, tie paši dati, jā. Kaut mums tā kā secība arī iespējams ir, bet ir, nu, attiecīgi, jā. Tas, man liekas, viss pārējie dati paliek tādi paši, jā, varētu skaitīties. Nu, labi, tā. Mums ir training, jā. Un mēs atceramies to, ka mēs varam vienkārši mēģināsim pareģot pēc median income, ja? Atceramies to, ka ja man ir tikai viens parametrs, kā median income, ja? Tad jau man nevajag nekādus papildu tur īpaši uzstāst kaut kādām tur transformācijām un standartizāciju, normalizāciju, jo man ir viens, viņš neietekmē citu, nu nav citu parametru, ko ietekmēt. Līdz ar to varam mēģināt tikai vienu. Tas ir primitīvi, ja? Cik vienkārši var būt, ja? Tad ņemam let's try to predict median house value based on just median income using linear regressor. Tā, nu lūk, es vienkārši kopiju, labels ir tās te vērtība un housing un truth, ja, un x, ja, x, ja, ir vienāds, protams, šis te, ja, tas pats, ja, nu, lūk, ja, housing minimum, ja. Ievērosim šo te, ka es paņēmu šo te median income, kā dubult iekavās, viņi dabū iekšā ielikt, ja, double square brackets, preserve. Vajadzētu strādāt šitam te, preserve shape, ja, labi, tāpēc, ka 2D shape, ja, labi, what's, atmies shape, let's check those shapes, oi, ko es te izdarīju, median income, median house value, kas ir nepatīk, ko es te izdarīju, kas ir nepatīk, here or median house value, vai tad tiešām es paņēmu ne to, training, jā, tāpēc es ne to datu kopaņēmu, es kā ir, jā, tas bija ne tā vieta, pareizi, kā ir, jā, tātad, jā, es sāku ar to, un tāpēc man intelekts apjuka, viņš sauc training, nevis housing, redziet, training labels, jā, Y, jā, vienkārši Y, jā, mazais Y, jā, un training, protams, ka nav housing, te ir training, un training. Tā. Un vai shape. Skatāmies, kā būs tagad. Jā, nu, ir to 701, tad šis ir divdimensiju, jā. So x is 2D, but y is 1D, vai ne? 1D vektors, jā. Jā. Atkal, tas ir viens no tādām klasiskajām lietām, ko mēs varam saskatīt. Neliels tāds zemojas akmens tipiskais, jā. Pat ja man ir viena īpašība, parasti man vajadzētu tomēr viņu saglabāt divās dimensijās, jā. Jā. Nu, lūk, un tagad viss.
Tad mums dati, kā vajag, ieeja, izeja un tikai trenēs. Protams, tad ir skaidrs, ka mēs nevaram cerēt atkal tikai uz kaut kādiem brīnumiem. Ja? Un atkal, mums jau to korelāciju mēs zinām, ka būs kaut kāds pareģulējums būs uz šī te, bet nu strādās. Ja? Atkal, tā ir kodu, ja? So simple regulator. So let's use simple linear regression. Jā. Viss. Un ir visi gatavs. Ja? Tā ir tā visa lielā māksla. Ja? Tad linear regression, ko mums bija arī agrāk, protams, bija ja? XY, ja? Tad, ja? Pati ieejas dati un patiesība. Ja? Un attiecīgi, tagad mēs varam, let's score, ja? The model trains here and is ready. Jā. Jā, nu viss, jā. Un attiecīgs mums var izprintēt koeficients, protams, attiecīgi, jā. Jā. I can print intercept and, kā es sauc, koeficients, jā. Jā. Intercept un koeficients atkal, jā, būs, protams, attiecīgi, jā. 42, jā, un koeficients, kāpēc tikai 1? Tev būtu jautājums, jā, tāpēc to, ka šī ir konstanta, protams, jā, ka šis ir, kāpēc koeficienti ir braketos, kā jūs domājat, tāpēc, ka ir potenciāli, jā, ja man būtu daudz dimensiju, jā, jo x jau var būt daudzās dimensijās, jā, attiecīgi var būt daudz ievadu parametri, jā, atkal te ir not coefficient is given as vector because we could have had many parameters, ja? Jā. Parameters, ja? Nu, lūk, ja? Attiecīgi šādā veidā. Labi, jā. Tātad, un, protams, ka mēs ar šo arī varētu veidot šo te prediktoru, nu, varētu pareģot kaut ko, bet paskatīsimies, kā viņš strādā, ja? Un tagad mēs gribētu viņus, vispirms, kā viņš strādā uz šiem te, uz ko viņš trenējās, ja? Nu, lūk. Ja. Let's score on training data. Ja. Un mean squared error, ja. Un jā, cik viņš būs. Un mēs jau zinām print f. Ja. Un training, atceries, kas ir training dati, ja. Nebūs baigi labs, 80,000. Nu, slikti, protams, tas ir, ja? Nu, atkal, kāpēc tas viss ir? Tāpēc, ka mums tie dati atkal nav jau tā stringrā lineārās, ir lineāra saistība, ir korelācija, ja? Bet viņa nav tik stipra, ja? Un līdz ar to vienu parametru, protams, mēs nekāds brīnums nedabūsim, ja? Tas ir, nu, briesmīgs slikts modelis, ja? Bet, kad man interesē, kā būs viņam ar tiem testa datiem, tas būtu vēl interesantāk. Ja viņš tā izslīts, viņam vajag būt vēl drusku sliktākam, bet, nu, varbūt arī nebūs daudz sliktāks. Kāpēc? Mēs ņemam nejauši, ja? Nu, principā, atkal, nu, mūsu šis te parametri, ja? Principā, nu, nekas daudz, man liekas, nemainīsies. Skatīsimies, kā būs. Let's load test data. Kā mēs saucām, ja? Un viņš atcerēsies šo te, kā viņš sauca. Te bija California Housing Test CSV. Ja. Testing, ja. Nu jā, uzķēra un ir tas pats, ja, ļoti labi. Un shape, kāds izmērs, tad jau mums jāmēs rokā, es domāju, ja shape būs, shape. Ja. Būs kaut kādas citur pāris tūkstoši, 3,000, ok. Un tad kāds viņam būs rezultāts šim datu kopai? Kur atcīmies vēlreiz, viņa nav bijusi saistīta nav bijusi iesaistīta nekādā ziņā trenēšanā. Let's score the testing. Jā. Jā. Nu, lūk, jā, atcīmies X-test vai testis, mums jādabū dati ārā, vai ne? Un attiecīgi score. Jā. Jā, man ielēs, ko es daru? Es uztaisu šo te pareģojumus, un es iedodu to, ko? Patiesību, ja, ground truth, ja, ground truth to sauc, ja, un attiecīgi iedodu abas divas. Tad mean squared error, jautājums, vai būt atšķirība, man liekas, ka sanāk, ka nevajag būt atšķirībai, vai ne? Kuru dot pirmo, kuru otro, kāpēc? Jo mums jau mīnus vai plus nav svarīgi, ja,
sanāk, ka tie residuals sanāktu, order shouldn't matter, right? Should not matter, right? Since we lose the minus from any residuals, vai ne? No difference, ja? Tad sanāk tā, es tā padomāju, ja? Šita funkcija, ko mēs importējam, ja? Nu, attiecīgi mums nav svarīgi, kurš pirmais. Vai tā būs, skatāmies. Vai pārīgi pēc mums, nu jā, 83,000, un tur arī bija, ir testing, jā, predictions, jā, testing, un tur bija 83,74, tikpat, ļoti aizdomīgi tuvu, ļoti tuvu, jā. Nu atkal, tāpēc, ka abi divi, principā, mēs ņemam nejauši, viņi ir izvēlēti, jā, un nav nekas liels, nu, nav nekāda liela uzlabojuma īstenībā šī gadījumā, jā, tāpēc, ka kādu regresoru mēs lietojam, bet, ja mums ir drusku laiks, vēl kāds 10 minūtes, ja mēs lietojam citu regresoru, ja, to pašu pēc Decision 3, tad gan būs liela atšķirība. Ja. Tad viens šiem momentiem ir, ja, tad šis te. Ja. So. Tad šis te. Ja. Es to indīšu ārā, pēkšu tekstā. Tad rezultātos. Yeah. So we did not see meaningful difference between test and train and test because of the way our data is spread on linear regressor. Var sakot, nu viņš velk līniju, jā, viņš velk līniju. Simply draws a line, ja. Nu, ar to nejauši izvēlēti, ja, tur nav, viņi varēja mainīt, kas varētu mums kaut veidot cross-validāciju, bet liela atšķirība nebūtu. Kādā kļūda milzīga, bet es gribētu tagad pamēģināt šo te, jā, tad viens, ko var mums grid search, ja, ir tas atkal tas pats variants, kā mēs darījām arī ar klasifikātoru, ja mēs varētu daudzīt tieši tā, mēģināt visādas parametrus, ja, pieņemsim, ko mēs mēģināt random forest regresoru, paņemsim Decision 3 atkal regresoru, ja, tad pamēģināsim šo te, ja. Decision 3, tas nav tas labākais, protams, arī regresoru on our train data. Jā, un viss, ja, nekas vairāk man nav jādara, liet tā, tikko man ir dati gatavi darbam, ja, man tas pārējos mēģina cits modeļs, man tas pipeline, es saku, nav šausmīgi, zinu, tas bija likās sarežģīt, viņš nav šausmīgi obligāts, ja, mēs varam vienkārši pārbaudīt var atkal, ja, un, protams, score atkal, ja, fit, ja, model is ready here, ja, un score, un kas, un training for now, ja, tur būtu ļoti labi. Ja, on training, ja. This should be quite good, but not useful, ja. Skatāmies šo te. Man 47, ja, tad viņš labāk pielāgojās, ja, it kā, un es saku, te būtu tas moments tā kļūda teikt, ka jā, šis te Decision 3 regresors, ja, kas dod man skaidrs svētīt, viņš dod ļoti labs rezultātus, jā, tāpēc, ka tie ir dati, ko jau zina, jā. Tas moments, un ar to, ja es sagaidu, ka viņš nestrāds tik labi uz tiem otriem. Skatīsimies. Nu, man interesē, protams, ja. Varbūt atkal nebūs tā, bet, nu, how about scoring? Now let's score. Let's score on test data. Ja. Jā. Atkal housing predictions, jā, mēs izmantojam atkal mainīgos. Vienīgais, kas man drusku uztrauc, jā. 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 Nu, jā, tieši tā. Nē. Ja, nē. Maz skaitlis būtu labi, vai es Inesē rakstu, visiem rakstīt, tad maz skaitlis būtu labi uz testa datiem, ja. Tā būtu laba zīme, ja. Tas, ko mēs gribam, ja. Bet uz treniņu datiem, tas var būt zīme, ka pārtrenējies, nu, ja ir pie nulles, ja, protams, nu, atkal, ja. Jā, tas būtu tā zīme, ja, nu, skatīsimies tagad, jā, skatīsimies, kā te būs, tad ir ļoti uztrenēts ir.
Jā, tas 100 000. Te tas, šeit gadījumā ļoti uzskatām man izdevās, jā. Tātad, šeit atšķirība ļoti, divreiz vairāk, jā, ka šis ir maldinoši tāpēc, ka tas decision tree regresors, jā, viņš pielāgojās, jā. Var saprast to ideju tagad, jā. Lūk, jā, ja ir pie nulles, jā. Ja tad, ja ir rāda 0 pie treniņa datiem, jā, decision tree, tu palaidis viņu lielu, un tu tā ir doma tāda, ka tu vari, tu teici, laikam, tas Johns von Neumanns, ka you can fit an elephant, jā. Ja es uztaisīju ļoti sarežģītu funkciju, kas pielāgojas, jā, pieņemsim, mēs redzam lineāru regresoru, jā, mēs varam redzēt arī, pieņemsim, kvadratisku, varam tas formulas, arī kuba formulu, jā, atrast, kas kaut ko pielāgo, bet viņām nav, dabā nav ļoti daudz kubisku, jā. Liekas tā, jā. Bet Jānis, jā, tad X071 liekas šausmīgi zems, jā, uz kādiem datiem. Jā, es gribēju beigt ar mazu piemēru, atkal kā tas strādā. Ideāli strādāt šeit tā, simple, ko beigt ar tādu ļoti vienkāršu piemēru, jā. Lineāri, jā. Let's make some fake random data. That is, pieņemsim 3x plus 5. Plus, kaut kāds plus random, ja? Random noise. Plus minus, plus random. Minus, nezinu, vai viņš sapratīs šo ideju, ko es gribētu rakstīt, ja? Let's make 20, biesim 100, ja? Skatīsimies, kā mums ies. Vai saprast? Random x, saukšu to par random x, ja? Tas ir, tā, random x būs kas, būs vienkārši, so first minus data x, random x will be minus 52. 50? Man increments. Jā, lūk šādi te, jā, jā, nav random by, jā. Jā, lūk, tā ir tā doma, jā. Kā man nedaudz, ir trokšņi, jā, mēs zinām patiesi, mēs varam to trīnīt vai piecinieki dabūsim ārā. Mums ir tāda trokšņaina funkcija, kāda izstīsies, apstīsimies to, tās. Let's plot, jā. Jā, nav nekas grūts, jā. Ui, kāpēc viņš man neplato, tāpēc, ka man vajadzēja šeit, te man būtu jāņem pirmais, jā. Man jāņem 0, laikam, tā bija, jā, x, jā. Es ceru, kāpēc es nevaru, shape, te bija tas moments, kā tur bija. Es negribēju random integers. Kāpēc viņš random? Es negribēju, nu jā, x, vienkārši x, tas būs labi x. Jā, x vienkārši. Jā, ok, te vienkārši ir lineārs. Es negribēju pilnīgi nejaušu datus. Lai tas arī nevajadzētu būt, tas ir vienkārši lineāri paņemtu, jā. Paņemsim line range, laikam line range. Un space, jā, minus 50, 50 un 1, laikam tā bija, es tev no galvas neatceros. X un random, es to saukšu par random x, kas nav random x, vai ne? Un kas mums šeit ir? Kas te mums nepatīk? Ka x, kurā vedēja kļūda? Šitēt, nu labi, šeit, ok, labi, jā. Nu, kur es vēl kļūdījos, pasīsimies tā. Te ir, 101, jā, 101 laikam vajadzēja, jā, 101. Jā, laikam tā. Pastīsimies reiz to. Tagad vēlreiz. Ne tik vienkārši, kā formula nenāc. Neiet ārā, es neesmu darījis šo te, Visu ielikt, visu, var būt Jānis ir visu ielikt iekšā.
Es gribētu parādīt šo pēdējo piemēru, lai saprastu, ko mēs darījām tiem, kas tiešām likās daudz dati. Ja, vienkāršāk piemēru, kāpēc man iet tagad cauri, random x, es sāksim ar šo te, jā, show, jā, labi, tā. So let's make a data frame, not will contain numbers, nu tur pieņemsim labi, 0, 200, as x column, y column will contain 3x plus 5 plus random from plus mīnus 0, nē, kad tur bija plus, mīnus 0,5, no, plus vienkārši plus random, vienkārši noise, plus mīnus 0,5 plus random. Nu, kaut tāds. Skatīsimies, vai man viņš sapratīs. Train-def, ja? Viņš tad sapratīs. Jā, labi. Jā, rekā ir. Ok. Nu, tagad vajadzētu būt, es ceru, beidzot, jā? Show. Head. Nu, labi. Pēc pāris minūtes paliksim. Ok, kakal. Es nemāku rakstīt arī. Nu, jā, tagad ir beidzot dati, jā. Nu, mums ir kaut kāda formula, mēs gribētu vienkārši apsīties, kāda ir tad šis te, tad uztrenēsim viņu, jā, var sakot šeit, jā. Jā, nu, kurš tad ir, ok. Un tagad, let's use linear regressor to find intercept and coif. Jā. Nu, lūk, jā. Tagad ievēršas dubult iekavs šeit, jā. Tas ir vienīgais jocīgā lieta. Note again, double square brackets for x column for 2D matrix, jā. Nu, lūk, vajadzētu būt tuvu 3 un 5. Redzēsim, kā būs. Nu, ir ļoti tuvu, protams, tāpēc, ka mums bija, protams, šis te, tāpēc, ka mums bija netīrumi, jā? Nu, lūk, jā. Un tad beigās beigsim to, ka uzdodīsim no līniju, jā. Plot train def and the predictions. Jā. Nu, skatāmies tā, ko tur ir. Jā, vai mums izdosies? Jā, nu jā, te gan nav ļoti, tāpēc, ka maz punkti, bet redzēt, ka mums tā līnija ļoti tuvu. Tie punktiņi lēkā drusciņi, nu, ja mums ir lineārs process, kā šeit viņš bija vienkārši triviāli lineārs, jā, ja mēs zinām, protams, to modelis apakšā, protams, ka ar to lineārs regresors šajā gadījumā ļoti labi strādās, jā. Protams, atkal, līdz ar to, es saku, tā klasiskā kļūda domāt, ka lineārs regresors būs obligāti noderīgs, jā. Tad dzīvē mums jāmēģina dažādi modeļi, un iespējams, ka neviens īsti nav process, kas ir apspoguļos, vispār nav tā vienkārši, nav lineārs, bet kas ir iespējams, ļoti iespējams, ka ir kāda parametrs, ka jāņem logaritms, pieņemsim, jo ir bieži vien dzīvē, dabā, ir procesi, kur ir logaritmiski, jā, naturālais logaritms, tad ar to arī tas ir viens moments, ko var pamēģināt, jo jātaisa šādi regresiju modeļi, jā. Nu, lūk, ja ir interesi vairāk par regresijām, tad, šeit spilšu klāt, regresors, jā, Scikit-learn, ja, vienkārši aiziem mūsu dokumentācijā, ja, supervised learning, ja, un lineāri te, pieņemsim lineāri modelis, ja, ir arī citi SCV modeļi, ja,
daudz citi arī modeļi, protams, jā. Ja mums ir šeit skatāmies, mums ir regresija, tad mums cik dati vajadzīgi. Nu, atkal, te ir stāsts, ka ja zem 100 000, ja, un cik daudz features mums vajag. Ja vajag daudz, ja vajag tikai dažas, ja mums tikai dažas atribūtas, tad lasso un elastika net, ja. Pēc būtības lineāra regresors šeit nebūs tādās parastos variantos, nu, īpaši neizmantos, ja. Nu, es izmantoju lineāru regresoru, tāpēc, ka tas vienmēr ļoti ātri trenējās, protams, tas ir viens liels moments, ja. Tie sarežģītie modeļi, viņi tomēr trenējās drusku lēnāk, ja. Nu, lūk, nu jā, ja man ir ļoti daudz datu, tad SGD regresoru atkal datu daudzums arī ietekmēs, cik ilgi paies, ja. Atkal, lineārs regresors strādās arī ar ļoti lieliem datiem, protams, nu, ja vien tas process ir lineārs, protams, attiecīgi, ja. Jo funkcija viņš atradīs kaut kādas divas koeficientus, viņš atradīs, protams, jā. Nu, lūk, bridge regression būtu jāpamēģina, jā. Attiecīgi, tad ieteikums, ja vajag, tad, protams, attiecīgi jāiet cauri šo te, tad try different regressors, and of course, use train on test splits to check your RMS, jā. Atkal, mums ir citi arī, var jau mērīt pēc kaut kāda cita, bet parasti šajā gadījumā skailiskām vērtībām, protams, šis root mean square error būs tas tipiskākais, pēc kā mēs mērīsim. Nu labi, tā, kurs, protams, ir tā teikt, šī daļa, pa pitoniskā daļa ir beigusies, jums būs vieglāks dienas gaida. Es ceru galvenais, ka no šīm nodarbībām jums sapratat aptuveni, ko dara tādā smagākā datu analīzē, kā darbojas tieši mašīnu mācīšanos, ja, šie 3 pamatprincipi, ja, klasifikācija, klasterings un regresija, ja, šeit, ja, no šīs te principi, ja, šie 3, tie nav, es saku, tas nav tikai Pythons, tas ir vispārīgi, ja sakot, visā nozarē, tā sakot, standartizēts, ja. Nu, nav, varbūt kāds izbild kaut ko citu, piemēram, ko varētu pareģot kādā veidā, bet, ja tā pēc būtības, tas viss, ko mēs mūsdienās lietojam, mākslīgais intelekts, viss ir bāzēs, pārsvarams klasifikācija, ja, arī regresija un klasterija, bet ļoti daudz tieši klasifikācijas modeļiem. Viss šīs te palīdzība, visi mākslīgi intelekti palīgi, viņi pēc būtības mēģina pareģot, kas būs nākamais vārds, vai nākamais tokens, kas ir nākamā vārda sastāvdaļa pēc būtības, jā. Ir arī ģeneratīvie modeļi pēc būtības, bet, nu jā, tas apakšā tas strādā, jā. Nu, tikai atšķirība tā, ka ir daudz lielāki dati tiek izmantoti, lai trenētu, un arī tiek smagāki modeļi uz neironu tīkliem bāzēti, jā. Bet tas pats idejas, tas pats paliek spēkā. Tā, jā, ko no manis es gribētu no jums redzēt, ja, lai jūs iezināt šīs savus notebook versijas, lai jūs kaut ko tur esat darījuši. Kaut kas nesanāca arī ar visām kļūdām, tas arī būtu labi, ja, kaut kas nestrādāja. Un lai jums ir drusciņ tāds āķis lūpā, es ceru no šī te redzēt, ko var darīt, ja, un kādi ierobežojumi, protams, attiecīgi. Ja. Nu, nākamais solis būtu noteikti, es ieteiktu, ja, ko darīt, ir pamēģināt tiem, kas nav uzlikuši, ja, uzlikt Visual Studio Code, ja, tad šis te vēl ielikt šāt Visual Studio Code un Jupyter, ja. Python, vismaz tas būtu jāuzliek, šis te ar to jāsāk būt, ja. Ja, un tur instrukcijas būs, Microsofts, ja, mūsu draugs, ja, redz, ko ir, šis te, tad tas būtu, ja, tiem, kas grib, te ir instrukcijas, kā to izdarīt, ja, tad tie, kas grib lokāli strādāt, iesaku uzlikt Visual Studio Code ar Python atbalstu, ja? Lūk, un tas ir šeit, ja? Tas, ko es ieteiktu, ja? Un nav šausmīgi sarežģīts, bet ir tas, ka jāliek Pythons atsevišķi. Pythons ir atsevišķi valoda, ja? Un Visual Studio Code ir redaktors, tā kā Notepads, ja? Tur tādi maži sīkumi, bet nu nav nekas traks, ja? Un attiecīgi, ja, un pēc tam būtu kā to, viņam ir ļoti labs Visual Studio Code arī notebook atbalsts, ja. Visual Studio Code.